top 3 lietas, kurām jābūt ģimenēm ar bērniem virtuvēs. Jā, sapratu. Bet, zin kā, es laikam sākšu ar to, kam nav jābūt vispār. Diezgan bīstami bērniem, noteikti auguma un vecuma bērniem, šāda tipa rokturi. Te ir, acīm redzams, diezgan asi stūri. Un, ja to bērns ir neliela auguma, ir risks, ka viņš vienkārši var ieskriet ar galvu. Ko mēs piedāvājam kā alternatīvu? Šāda tipa rokturi ir ļoti labi bērniem, jo kas te ir, te nav tie asie stūri, un te pēc noklusējuma ir tāda kā bērnu aizsardzība, jo bērns līdz noteiktam vecumam, viņam nepietiek spēka, lai aizķerties un atvertu to atvilkni vai durtuņu, jo skavveidīgiem rokturiem, protams, bērns vienkārši pienāk, aizķerās, krīt atpakaļ un atver to fasādi. Tā kā šāda tipa rokturi strādā ļoti labi. Paskaties šeit. Ir profila rokturi, kur arī, šeit gan šāds efekts joprojām ir, bet toties atkal nav nekādi asie stūri izvirzīti uz āru. Vēl viena lieta, salai bieži taisa pārkari, kas ir uz abām pusēm, tad veidojas arī tāds ārējais stūris. Tad arī parasti, ja mēs ar klientam runājam, mēs saprotam, ka ir mazs bērns, tad šādu risinājumu mēs neizmantojam. Protams, bērnu aizsardzība sadzīves tehnikai, parasti normālai sadzīves tehnikai, tā jau ir pēc noklusējuma. Un vēl viena lieta, ko labāk neizmantot, ir tie atspiedēji. Protams, šajā gadījumā te ir augstāk, ka bērns neesniedz, bet jebkur te apakšā, kad ir tipons, tad bērns, viņš te staigā, pieskarās un tad verās vaļā atvilknes, durtiņas, tad tipons arī tur, kur bērni labāk neizmantot. Tas attieksies ne tikai uz virtuvēm, bet arī uz citām mēbelēm. Piemēram, TV mēbelei, kaut kādiem skapiem, tā kā tas nav labs risinājums, kad ir bērns. Ja arī tava ģimene plāno iekārtot jauno virtuvi, tad droši raksti mums uz info@olojumebeles.lv vai zvani uz mūsu salonu.